Pēc dažām dienām Jūrmalā cilvēks, ko sauc par Gati Trūksni, atkal kļūs par mēru, neskatoties uz notiesāšanu un skandāliem. Ieva Taranda uzskata, ka, lai kā arī būtu, viņš ir pelnījis labu vārdu. Būdama skolas direktore un politiķe, varētu domāt, ka viņas prioritātei vajadzētu būt skolotāju atalgojumam un izglītības līmenim, lai bērni gribētu braukt mācīties uz Jūrmalu, nevis uz Rīgu vai Pierīgu. Taču praksē tas tā nav. Jūrmalā skolotāju algas tradicionāli bijušas zemākas nekā pie kaimiņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks, ko sauc par Gati Trūksni, daudzkārt uzsvēra, skolotāju algas ir valsts kompetencē. Par mazo jūrmalnieku nākotni īpaši neiespringa. Arī Ieva neiespringa. Viņas pašas atalgojums Jūrmalā vienmēr bija viens no augstākajiem. Un zīmīgi tieši laikā, kad cilvēks, ko sauc par Gati Trūksni, vairs nebija mērs, skolotāju algas tika paaugstinātas. Bet atgriežoties pie sākuma, tam visam nav nozīmes. Cilvēks, ko sauc par Gatu Trūksni, būs mērs atkal. Ieva turpinās jūsmot par viņu, jo tā viņai būs sava skola un lielākā alga pilsētā. Jūrmalniekiem būs autobus un vilciens. Vilciens noderēs arī bērniem, tiem, kas mācās ārpus Jūrmalas, jo tādas ir prioritātes vēlētājiem un tādas ir vērtības un tikumi tiem, kas pieņem lēmumus. Nepārsteidzāt.